Nu, ko mūsu 6. elektroenerģija olimpiešiem posmā uz dueli esam aicinājuši mūsu kamaniņu braucējus Juri un Andru Šīcus, kuri leiks ar lecamaukli veselu minūti. Juri, kā domā, kurš uzvarēs? Es domāju, ka mums vajadzētu būt ļoti līdzīgi, jo mēs jau braucam ar vienās kamanās. Vai ikdienā jūs trenējaties arī ar lecamauklām? Protams, iesildīšanās nolūkā ļoti labi. Tas pats jautājums, kas Jurim, kurš uzvarēs? Es domāju, ka būs ļoti līdzīgi. Viņš atbildēja tāpat, sākam skaitīšanu, aiziet! Ļoti labi, vēl 30 sekundes, aiziet! Un tas ir laiks. Tātad Jura rezultāts 122, Andrim 154. Bet kas ir grūtāk vai vieglāk? Leikt ar lecamauklu vai iestumt kamanas, lai labs rezultāts būtu finišā? Atkarīgs kurā brīdī. Tagad sagatavošanās procesā droši vien tagad ar lecamauklu. Bet jādabūna no tā ir prieks un bauda un aizmirstās jau ātri. Tas, ka kādam, kuru izdodas kādreiz pārspēt, jūs mēdzat apvainoties viens uz otru arī? Nu nē, mums jau galvenais kopējais rezultāts un mēs esam tik stipri, cik vājākais. Nu, ko aiziesim uzšaut ar loku un uzmest vēl sodu metiens, ne? Lai var revanšēties vismaz. Dodamies skatīties. Nu, ko mūsu nākamais izaicinājums? Andris pret Juri soda metienu, kurš no 10 iemet vairāk. Aiziet! Un... 0-0. 0-0. Saņemamies. Tā vēl 5 metieni. 1. Vēl 4 metieni. Joprojām Andris vadībā 1-0, 3 metieni palikuši. 2 metieni palikuši. Un pēdējais metiens izšķir to, vai uzvar Andris, vai ir neizšķirts Juri. Jā! Labais! Un te jau būs kaut kas nopietnāks. Kārtīgs spēks, kārtīga jauda vesera sišanā. Nu ko, rādiet klasi! Seši, 3 mēģinājumi. 7, ja? Nopaļot 7. Septiņi ar pirmo. 9! Bet kā ir pavisam godīgi, arī šādās te it kā vienkāršās sacensībās nedaudz satraukums un tas sportiskais azartiņš ir? Man jau liekas, ka jau kamanās jau ir palicis jau tas azartiņš, ne azartiņš, bet tās satraukums mazāk kā šādos pasākumos. Atkal piekāpies, ko?
Nu labi, tas jau jaunāks, zin kā ir. Jādod jaunāk, ka vēl neapbižojos. Nē, šodien bija stiprāks.